25. vispārējā latviešu dziesmu un 15. deju svētki šogad pulcēs rekordlielu dalībnieku skaitu. Gaidāms, ka svētkos piedalīsies gandrīz 40 000 dalībnieku, to skaitā rekordliels ārvalstīs dzīvojošo latviešu dziesmu un deju kolektīvu skaits. Latvijas kultūras ministre Žanete Jaunzeme-Grende norādījusi, ka lielais svētku dalībnieku skaits ir vistiešākais apliecinājums tam, cik svarīga dziesmu un deju svētku tradīcija ir latviskās identitātes saglabāšanai un uzturēšanai. Agrāk tie bijuši svētki, kas ļāvuši mūsu tautai saglabāt nacionālo un kultūras identitāti, bet šodien tie arī veicina saliedētību un lepnumu par savu valsti. 21. martā Valmieras drāmas teātrī pirmizrādi piedzīvos Raiņa poēmas Daugava jaunā interpretācija, ar kuru tiks atklāts 5. Rudolfa Blaumaņa teātra festivāls. Izrādē piedalīsies arī slavenais komponists Mārtiņš Brauns, kurš par poēmas Daugava muzikālo noformējumu rūpējās arī pirms 25 gadiem, kad tā tika iestudēta pirmo reizi. Opermūzikas cienītājiem kinoteātrī Multikino 12. martā būs ekskluzīva iespēja vērot operu Falstaffs tiešraidē no Francijas galvaspilsētas Parīzes operas ēkas Opera de Paris. Opera Falstaffs ir īpaša ar to, ka tā ir leģendārā komponista Giuseppes Verdi otrā komiskā opera un vienlaikus arī viņa Dairades pēdējais meistardarbs.